Laikam tikai daži cilvēki palikuši, kuri vēl nav saņēmuši apstiprinājumu tam, ka viņam ir veģetatīvie traucējumi vai kaut kādas nervu sistēmas problēmas, jo šī problēma ir šobrīd pasaulē numur 1 un visticamāk arī būs vēl ļoti ilga kā problēma, jo jūs jau paši redzat, kas notiek, ja mēs dzīvojam tik negatīvā burbulī, kur mums no visām pusēm tā kā vienkārši močī to stresu. Man arī bija veģetatīvā distonija, padalīšos ar savu pieredzi. Bija, bet vairs nav atgriezusies. Pastāstīšu arī, kā es to dabūju gatavu. Nu, lūk, jā, un tiem, kam ir, tie jau zina, jā, visas tās riebīgās sajūtas, tās pēkšņās bailes, kas uznāk. Nu tā, ka tu vienkārši pēkšņi sāc no katra maza troksnīša baidīties tik traki, ka tev sākas vienkārši panika, panikas lēkme, tu nevari paelpot, tu nevari ievilkt gaisu, tad tev bail, ka tu vienkārši tā kā nomirsti tulīt. Un tās bailes, viņas pārklājās no vienām uz otrām, un beigās no tā visa tev vienkārši sāks histērija, ka tu tā kā raudi par neko, un šis viss var uznākt jebkurā brīdī. Tas ir diezgan briesmīgi. Man arī tā kā tika apstiprināta veģetatīvā distonija, izrakstīti antidepresanti, un man teica, ka izdzer šo kursu, bet vienu tabletīti paturi, jo tā noteikti atgriezīsies. Un tad kaut kā manā brīdī ienāca šī holistiskā pieeja. Tas nozīmē, ka holistiskajā pieejā organismu skata kā veselumu. Nevis to sadala pa detaļām un tagad koncentrējās uz vienas problēmiņas kaut kādu ārēju risināšanu, bet organisms ir kā veselums un holistiskās pieejas ideja ir to organismu atjaunot. Un tagad, gatavojoties nākamās nedēļas semināram par nervu sistēmas traucējumiem, jo vairāk es iedziļinos šajā tēmā, jo vairāk tā kā es redzu, kā tas viss notiek. Un es saprotu, ka reāli ir iespēja cilvēkiem palīdzēt. Un mums ir ļoti daudz gan manu klientu, gan manu kolēģu klientu rezultāti, kuri tik daudzas lietas sakārtojušās ar organismu atjaunošanu. Arī tādas, kuras skatoties atsevišķi pa detaļām, ir pateikts, tas nav atrisināms, ar to jāsadzīvo visu dzīvi, bet es redzu ikdienā, kā atjaunojot organismu ļoti daudzas lietas sakārtojās. Nu, lūk, un ja jums ir aktuāli šī nervu sistēmas traucējuma tēma, ja, un veģetatīvie traucējumi, tad nākamnedēļ mēs rīkojam semināru. Tieši šo jautājumu skatīsim no šīs holistiskās pieejas, no nutricioloģijas. Ja jūs esat par visu dabisko, un, ja jūs esat par profilaksi, tad droši rakstiet, un es jums nosūtīšu sīkāku informāciju, kā var pieteikties šim semināram. Tas būs Rīgā.